Rītā, un vienosimies Dieva slavēšanas dievkalpojumā visu saukšanu. Mēs svinām Kristus uzvaru nāvi, un viņam tic. Tātad šo dievkalpojumu, šo grāmatām 103. dziesmu, aktu priekšā, 103. dziesmu.
18. psalmā lasām. Pateicieties kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem ir žēlastība. Esat Izraēla, mūžiem ir žēlastība. Uzvaras gāvi valsts sveiks telpīs, un labā roka ir iegaudājusi. Un labā roka ir augsts pacelta, un labā roka ir iegaudājusi. Es nenomīlu, es palīdzīju īsti kunga darbus. Rādi mani kungs, bet tā vajag neatdeva. Stūrāk. Mums līdz tā nolīd. Acīm tas ir liels brīnums. Šī diena, ko kungs devis, gavilējiet un izmojiet šodien. Svētīgs cilvēks, kam iedod. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā, grēku lūgšanā, īsā teikdami. Tev svēto vārdu teikt un slavēt mūsu kungu. Šī ir jūsu grēku lūgšana, tad teikt sacīt kungu dzirdējies. Kad jūs savu grēkus nožēlojami ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu. Grēkiem ir atstāties un Dievs vārdam paklausīt.
jūs grēku sūdzēšanu un lūgšanu, sekojot Kristus pavēlē, kas pasludina jums Dievu žēlastību un apliecina visu jūsu grēku piedot Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Kā redzat, šodien šeit dievnamā ir nedaudz vairāk cilvēku. Tātad tas ir saistīts gan ar lieldienām, gan ar to šodien ir Dievu bērni kristīts. Kristīts tiks Ārns un Kristofers Sans. Un tāpēc uzņemojoties saistībām, sēdīsimies un dziedāsim 280. dziesmas ir kristīties, 280. dziesmas. Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā kristītie. Un viņa vārds radīja gaismu un dzīvību. Arī pie šī kristīga ūdens ir Dieva gars, lai šie bērni tiktu iedināti jaunai dzīvei. Kristība mūs savieno ar Kristu viņa navē. Lai tāpat kā Kristus sava Tēva godības spēkā augšām cēlās, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Cilvēku bērni. Kristības ūdenī, kas savienot ar Dievu vārdu. Mēs piedzīstam no jauna kā Dieva bērni. Dievās dzīvība. Dzīvojot ar viņu un viņa ļaudību. Kristus saka, man ir visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tas mācītiem, kuriem visu pēc esmu pavēlējis. Redziet, es esmu jums ikdienas līdz laika beigām. Kas tic un top kristīts, tas svēts, bet kas netic, tas pasudināts.
Patiesi tev saku, ja kāds neatzina sūdzību garā, netic tam Dieva valstībā. Mums jau uzzīmē bērniem ir pies un ir grūtīgi. Un tas ir tev kā pārliecība, kā apsolījums, kā krustās iztais pestītājs arī par tevi mies. Mums šo krustzīmē bērniem ir pies un ir grūtīgi, kā pārliecība, kā krustās iztais pestītājs arī par tevi ir cits. Kumās ūdens tik dziedras, bet es viņu neredzu. Kur ūdens? Par ūdeni jābūt ūdens apējuši. Tik dziedras, ka neredzu. Viņš lielīgais mūžīgais Dievs, visu radījumu radītāji, cilvēku pestītāji, mēs tev lūdzam, svētī pēc savu apsolījuma, arī šim bērnam svētās kristības ūdeni, lai tas top žēlstības un dzīves pilns un mazgājus uz apdzimšanu svētajā garā, lai šis bērns iemanto tava žēlstības apsolīto valstību, caur Jēzu Kristu, tavu dēlu, mūsu kungu. Āmen. Svētajos rakstos lasām, un te nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tik pieskartos, kad mācekļi tos norāda. Jēzus to redzētām sadusmojās un tiem sacīja, lai ir bērniņus pie manis, nelieciet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstība nesaņem kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Viņš sakampa, uzliek tiem rokas un tos svētīja. Izlūksimies Dieva svētību Armandam un Kristoferam Jānim, visu kopā Dievu lūgam, ka mums pestītājs to mācīja, piecelsimies. Lūksim. Mūsu Tēvs, debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Apliecināsim arī ar draudz savu kristīgo ticību ar apustuļu apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu labātāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpietušo Tēvu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā kara, iesmies no jaunās Marijas, nomiris, aprakts, nokāda sev, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkājas debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva mūsu rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušus. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku iedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Šī ticība, kas dara spēku liek visiem, kas tajā kristīti, atsīt ļaunumam, mīlēt Dievu par visām lietām un savu tuvāko
kā sevi paši. Kristīgie vecāki un krustvecāki. Ja gribat, ka jūsu bērni kristīs šajā svētajā ticībā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un apsoloties jūsu bērnu ar Dievu palīdzību tā audzināt un mācīt, lai viņš šajā ticībā, kā to apliecinām evaņģēliskā luteriskā draudzē, paliktu un augtu, tad atbildiet sacīdami, es gribu. Tad nu kristīsim šos bērnus pēc mūsu kunga Jēzus Kristus pavēles un apsolījuma. Es te Kristu armā. Dieva Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen. Visvarenais Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas tev atdzimdinājis ūdenī un karā, lai tev uztur patiesā ticībā uz mūžīgo dzīvību, kad nāk tev iesi, kas kungs tev pasargās no šī brīža līdz mūžībai. Āmen. Kristu Jāna, tev Kristu, Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Svētais Dievs, Jēzus Kristus Tēvs, kas atdzimdinājis ūdenī un svētajā garā, lai tev pasargā uz mūžīgo dzīvību. Kad tu nāksi vai iesi, kas mums ir sargāts no šī brīža līdz mūžībai. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka, es esmu pasaules gaisma, kas sako man, kas nestaigā tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un šajā brīdī arī vecāki, tātad mēs, kas mums ir paņemts līdz bērnam attiecīgi, varam sūtīt bērniem. Mīļais Dievs Tēvs, mēs šajā brīdī izlūdzamies arī Tavu svētību par šo krustiņu. Tas atgādina Kristam Jānim par ticību un par mūsu pestītāju, kas par viņu ir cietis mīlestības. Āmen. Mīļais Dievs Tēvs, mēs arī izlūdzamies ar svētību par šo krustiņu, lai tas atgādina Armandam, viņa pestītājs, cietis mirs un augšām cēlēs par viņu, un ar vienmēr ir svētā Jēzus vārdā. Lūkas evaņģēlijā lasām, kad visi ļaudis likās kristīties, un arī Jēzus bija kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piepieši atvērās. Un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā valodas nolaidās, un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Tāpat kā Kristus kristībā, arī mēs drīkstam dzirdēt un zināt, ka esam Dieva mīļotie dēli un meitas. Un šodien Dievs saka, Armand, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Kristofer Jāni, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Un tagad lūksim Dievu. Visvarenais un mīļais Dievs un Tēvs, mēs te no sirds pateicamies, ka tu esi draudz, žēlīgi uzturi un vairo, un ar šiem bērniem esi devis atzimšanu svētajā kristībā. Un esi viņus pieņēmis par saviem dēliem un devis valstības mantiniekiem. Mēs tev lūdzam, aizstāvi un uzturi viņus šai žēlstībā, ka viņi tevi nekad neatstātu, bet vienmēr dzīvot pēc tava prāta un beidzot saņemtu tavu solījumu piepildījumu tavā mūžīgajā valstībā. Svētī arī bērnu vecākus, krustvecākus, abas ģimenes, lai bērniem nekad nepietrūktu mīlestības un padoma. Palīdz arī mums visai draudzē viņus sirsnīgi uzņemt mūsu vidū
Un vienmēr apzināties, ka tu esi mūsu galva, bet mēs savā starpā locekļi, kurus tu esi atpestījis caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Āmen. Bet tevi kristīgā draudze, un sevišķi jūs, vecāki un uzvecāki, es lūdzu un pamācu šo bērnu uzticīgi lūgt, par šo bērnu uzticīgi lūgt, vest viņa Dieva namā, bērnam augot to iepazīstināt ar svētajiem rakstiem, audzināt ticībā uz kungu un jau agri radināt turēt visu, ko Jēzus mums ir pavēlējis, lai bērni aug kā dzīves zars pie Kristus īstenā vīna koka. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apēst savu laiku ar tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pasīt savu laiku uz tevi, dot tev savu mieru. Āmen. Gods Dievam augstībā. Tas kungs, lai ir ar jums. Lūksim Dievu. Kungs, mūsu pestītāji, no kapa tumsas rīta agramā saulē lecot, tu esi atnācis pie saviem mācekļiem, un tiem esi devis savu mieru. Nāc arī pie mums, mēs tevi lūdzam, un parādi savu uzvaru pār grēku un nāvi, lai kopā ar tevi mēs dzīvotu mūžīgās dzīvības cerībā un ietu tavā godībā, kur tu dzīvo un valdi ar Tēvu svētā gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Sveitīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā, varam apsēsties. Pirmais lasījums ir no vecās derības, no Jeremijas grāmatas 31. nodaļas, un no 1. panta mēs lasām. Tajā laikā, saka kungs, es būšu Dievs visām Izraēla ciltīm, un tās būs mana tauta. Tā saka kungs, tūkstnesī atrada labvēlību tauta, kas izbēg zobena, Izraēls dodas uz rimtu vietu. No tālienes parādījās kungs ar mūžīgu mīlestību, kas mīlēja tevi. Tādēļ bez mites žēloju tevi. Atkal pacelšu tevi, un tu pacelsies jaunam Izraēlam. Atkal tu uz vārguļiem rotāsies un līdz kāplī iesi. Atkal tu stādīsi vīna dārzus Samarijas kalnos. Tur stādīs un baudīs vīnu, jo nāks diena, kad vergi sauks Efraima kalnā. Celieties, iesim uz Ciānu pie kunga, mūsu Dieva. Amen. Otrais lasījums ir no jaunās derības no Pāvila vēstules kolosiešiem 3. nodaļas, kur no 1. panta mēs lasām. Ja nu jūs esat augšā celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus, jūsu dzīvība, parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Aleluja!
dziedāsim 124. dziesmu, Tev slava diena jaukā. 124. dziesma. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim evaņģēliju lasījumu no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas, kur no 1. panta lasām. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa novēlēt. Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un tiem sacīja. Viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur viņi to likuši. Tad Pēteris un otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linautu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad, sekodams, viņam atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegājis kapā, ieraudzīja nolikto linautu. Bet sviedraudā, ar ko bija atklāta Jēzus galva, nolikta nevis kopā ar linautu, bet atsevišķi sadīta citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām. Bet Marija stāvēja ārā kapu priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas vienu galvgalī, otru kājgalī. Tie viņai sacīja: sieviete, kādēļ tu raudi? Viņi tiem atbildēja: viņi paņēmuši manu kungu, un es nezinu, kur tie viņi likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzus stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklēji? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: kungs, ja tu viņas aiznesis, saki man, kur tu esi viņu licis. Es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Pagriezusies tā viņam ebrejieši saka: Rabuni, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja: nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva.
Bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu, un viņi stāstīja, ko viņš tai sacīs. Mālēsim galvas lūkšanā. Debes Tēvs, mēs tev lūdzam. Atdari mūsu sirdis un prātus teviem vārdiem, ka tos uzklausām un saskaņā ar tiem dzīvojam, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēžaties. Jaunas darba nedēļas rīts Anglijā. Bet Bībeles pirmā nedēļas dienas, svētdienas, ir jauna darba nedēļa. Kaut kur spīd saule, iespējams, ka kaut kur pavasara lietuņš līst. Cilvēki steidzas, kur un kurais. Dažs varbūt kaut kur ārā no pilsētas, citam arī ir darbs. Kāds varbūt paņēmis kafijas krūzi līdz mašīnām. Viss šķiet tik ierasts, tik paredzams. Un tomēr, ik pa brīdim katram mums ir tāds pluss jautājums, ko mēs nesam sev līdzi. Vai dzīve ir tikai tas, ko redzam? Vai aiz noguruma, ilgošanās pēc mājām un reizēm smagās ikdienas nav kaut kas vairāk? Tieši šādā pasaulē, ļoti līdzīgai mūsējai, atskan lieldienu vēsts. Evaņģēlijā lasām, ka Marija Magdalēna nāk pie kapa ar līdzīgu sajūtu. Viņa nāk, varētu teikt, lai sastaptu pagātni, lai pieturētos pie tā, kas bija. Taču atnākus pie kapa, viņa atrod kaut ko negaidītu, tukšumu, kas biedē. Un tomēr tukšumu, kas kļūst par jaunu sākumu. Arī mums ir savi tukšie kapi. Brīži, kad Dievs šķiet tālu prom, kad cerība izslīd no rokām, bet tieši tur, kur mēs redzam beigas, Dievs var sākt rakstīt jaunu sākumu, jaunu stāstu. Un varbūt mēs pēkšņi dzirdam, ka tiek saukts arī mūsu vārds. Klusāk nekā gaidījām, bet patiesāk nekā jebkad esam to piedzīvojuši. Evaņģēlijs mums atklāja, kā cilvēki reaģē uz šo tukšumu. Lieldienu aprakstā ir daudz steigas, skriešanas. Marija Magdalēna atradusi kapu tukšu, ir teikts, ka viņi skrien pie mācekļiem, tad divi mācekļi skrien uz kapu. Jēzus mīļotais māceklis, būdams jaunāks, nonāk pirmais pie kapa, taču paliek ārpusē. Viņš gaida Pēteri, un tad abi kopā iet kapā iekšā, kas pēc tā laika apgadīšanas parašām bija izcirsts kā tāda neliela ala klints sienā. Sakiet, vai kāds šorīt skrēja uz baznīcu, steidzās, lai būtu pirmais? Kristītnieku ģimenes šeit ieradās laicīgi. Varbūt kāds arī domāja, ka jāatnāk laicīgāk, lai tad būs ēdvieta, tas zin, cik cilvēku būs. Bet samērā mēs nesteidzamies. Viss rit savu ierasto gaitu. Taču iedomājieties situāciju. Diemžēl šīs zemes dzīves realitāte ikvienam cilvēkam. Iedomājieties, ka pirms pāris dienām esat teikuši pēdējās atdievas kādām tuvam un mīļam cilvēkam. Tagad jūs pieceļaties no rīta, nesteidzīgi pagatavojiet sev rīta
kafiju, apsēžaties pie galda, un pēkšņi atskan zvans pie durvīm. Tad steidzīgi klavējieni. Jūs steidzaties pie durvīm, atverat tās, un aiz tām uz pakāpienas stāv kāds jūsu draugs, un sadraugs stāsta, ka kad bijis kapsētā, kad jūs mīļotā cilvēka kapa vietā atradis tukšu bedri. Vai jūs mierīgi apsēdīsieties un turpināsiet dzert rīta kafiju? Vai arī steigsiet uz kapsētu? Vienā mirklī jūsu dzīve ir sagriezusies kājām gaisā. Jūs nonākat kapsētā, skrienat uz kapa vietu, bet tur patiešām ir tukša bedre. Ne tikai tukša. Viss ap šo kapu vietu, ap šo bedri ir sakārtots. Ziedi nolikti vienā vietā, skujas otrā vietā, svecītes sauru. Jūs esat nesaprašanā. Neviens kapu zaglis netērēs laiku, lai šādi visu sakārtot. Sakiet, ko dara cilvēks, kāds sastopas ar kaut ko līdz šim nepieredzētu? Viņš mēģina to sev kaut kā loģiski izskaidrot. Kas varētu būt noticis? Kāds atracis kapu? Kaut ko meklējis. Bet kāpēc viss ir sakārtots ar kapu? Tas viss neizskatās loģiski. Un kur ir pats aizgājies? Ir skaidrs, ka mirušie neceļas augšā. Tātad kāds viņu kaut kur ir aiznesis. Bet kāpēc? Un tieši šādā neizpratnē bija Marija Magdalēna. Augšām celšanās nav ikdienišķa parādība. Mēs varbūt esam dzirdējuši teiktas par cilvēkiem vai dieviem, kas atdzīvojas, bet zinām, ka tā tas notiek tikai pasakās. Un tieši tāpēc Jēzus augšām celšanās visu līdzšinējo pasaules kārtību izmaina. Par šī notikuma patiesumu liecina arī evaņģēlijā pieminētie pirmie aculiecinieki. Ja kāds vēlētos izdomāt stāstu un pasniegt to par realitāti, ko viņš darītu? Ja kāds izdomā kaut kādu notikumu un tagad grib to uzdot par realitāti, ko viņš darītu? Viņš izvēlētos tādus notikuma aculieciniekus, kuru liecība sabiedrībā neizraisa šaubas, vai ne? Tas noteikti nebūtu sievietes, jo tolaik viņu liecību tiesā vispār neņēma vērā. Un tieši tāpēc tas, ka Jēzus augšām celšanās pirmā lieciniece ir Marija Magdalēna, netieši apliecina, ka Jēzus mācekļi necentās kaut ko izgudrot, viņi stāstīja visu tā, kā tas bija, lai cik tas faktiski bija neizdevīgi viņiem, lai kādu pārliecinātu par to. Kristus reāla fiziska augšām celšanās ir stūrakmens visai kristīgai ticībai. Pāvils to izsaka šādi. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīga ir mūsu sludināšana un veltīga jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Citiem vārdiem, ja Kristus nav augšām cēlies, tad kristietība ir tikai viena no daudzām dzīves filozofijām. Bet Pāvils turpina. Bet Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem pirmais no aizmigušajiem. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Tātad Kristus pirmais. Ko izmaina augšām celšanās? Šodien mēs bijām liecinieki divu bērniņu kristībām. Kas ir kristība? Tā ir līdzdalība Kristus nāvē un augšām celšanā. Kā kristību liturģijā ir teikts, kristība mūs savieno ar Kristu viņa nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēva godības spēkā augšām cēlies, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē.
saņemot svētā gara dāvanu, pieaugšanai ticībā un kalpošanai. Vizuāli uzskatāmāk tas ir redzams kristībā, kad cilvēku pilnībā pagriebtā ūdenī, tad izceļ no tā, kā no kapa bedres, bet arī šajās kristībās to varam saskatīt 3 simboliskās smilšas, jeb ūdens samujās un pēc tam svētīšanā uz atjaunotu dzīvi. Un tā Marija Magdalēna nāk pie kapa, meklējot Jēzu tur, kur viņš bija. Bet augšām celtais punkts nav sastopams pagātnē. Kaps ir tukšs. Jānis ne tikai apraksta Kristus augšām celšanās notikumu, viņš rāda arī kā dziļāko nozīmi. Tukšais kaps ar 2 eņģeļiem. Viens galvgalī, otrs kājgalī. Atgādina Dieva derības šķirstu, virs kura Dievs apsolīja sastapt savu tautu. Iespējams, ka redzot 2 eņģeļus sēžam katru savā kapu galā, Marija vēlāk saprata, ko patiesībā simbolizēja Dieva derības šķirsts. Tas nozīmē vieta, kur cilvēks sastop Dievu, tagad ir pats Kristus, augšām celtais Kristus. Jānis īpašu uzmanību pievērš linautam, kas ir kārtīgi salocīts un nolikts, un sejas sviedrautam, kas salocīts un novietots atsevišķi. Tie atgādina par priestera kalpošanu. Proti, pēc kalpošanas svētnīcā priesteris nedrīkstēja iziet atpakaļ ārā pie tautas tajās pašās drēbēs. Viņam bija jāpārģērbjas. Jēzus pie krusta pabeidza savu darbu, viņš teica, viss pabeigts. Un tad sākās kas jauns. Viņš ir pārģērbts. Augšām celtais Kristus netiek uzreiz atpazīts. Viņš jautā, kāpēc tu raudi? Ne tāpēc, ka viņš nezinātu, bet tāpēc, ka aicina Mariju nākt pie viņa ar viņas sāpi. Un tad viens vārds, kas rada ticību. Marija. Tāpat kā radīšanā Dievs izsauc pasauli esamībā no nekā, tā arī šeit viņš izsauc cilvēku no nāves dzīvībā. Un no šīs personīgās uzrunas dzimst ticība tur, kur vēl pirms mirkļa bija tikai asaras. Un arī mūs viņš katru sauc vārdā. Marija noturēja Jēzus par dāsnieku. Un savā ziņā viņa nekļūdījās. Lasot radīšanas stāstu Bībeles ievadā, ir teikts, ka kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no Ēdenes un ielika tur cilvēku, ko izveidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai, un dārza vidū dzīvības koks un laba jauna atzīšanas koks. Dievs patiesi ir dāsnieks. Lieldienās daudz Bībeles stāsti savies kopā. Ja Ēdenes dārzā cilvēks krita pie laba un jauna atzīšanas koka un zaudēja tiešas attiecības ar Dievu, tad Golgātā Kristus pie krustas koka tās atjauno. Tāpēc Jēzus paziņo Marijai: dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: es uzkāpu pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana Dieva un jūsu Dieva. Tas nozīmē, ka caur Kristu Dievs ir arī mūsu tēvs. Un tikai pēc augšām celšanās Jēzus pirmo reizi saka: mans tēvs un jūsu tēvs, līdz tam ir tikai mans tēvs. Un tagad viņš paziņo: mans tēvs un jūsu tēvs, mans Dievs un jūsu Dievs. Taču lieldienu vēsts nav tikai par Jēzus augšām celšanos. Pāvils raksta: ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas, savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēgta Dievā. Kad
arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Kādā sieviete reiz stāstīja, ka pēc vīra nāves viņa ilgu laiku nespēja lūgt. Viņa nāca uz baznīcu, sēdēja, klausījās, bet lūkšanas vārdi kaut kur apstājās. Kādu svētdienu viņa dzirdēja evaņģēliju par Mariju Magdalēnu, un īpaši vienu vārdu – Marija. Viņa vēlāk teica, es pēkšņi sapratu, man nav jāsaka pareizie vārdi. Pietiek, ka viņš zina mani. Un no tā brīža viņas lūkšanas sākās no jauna. Ne ar gariem teikumiem, bet ar klusumu, kurā viņi zināja, Kristus ir klātesošs. Un varbūt arī tev šodien nav daudz vārdu. Tas nav šķērslis, jo Kristus zina tavu vārdu. Un tas ir pietiekami, jo viņš ir augšā cēlis. Amen. Tagad dziedāsim 400. dziesmu, tu, kas liec rītā. 400. dziesma. Vienosimies no sirds uz sirdi kopīgā lūkšanā, sakot, augšām celšanās Dievs uzklausa mūsu lūkšanu. Par baznīcu visā pasaulē. Lai svinot Jēzus augšām celšanās svētkus, mēs atjaunotu savu ticību un stiprinātu savu liecību Jēzus vārdā. Augšām celšanās Dievs uzklausa mūsu lūkšanu. Par bīskapiem, mācītājiem un kalpotājiem, īpaši par mūsu arhibīskapu Kārli Čovu, nemirkātajiem arhibīskapiem, par Lielbritānijas un Īrijas apgabalu prāvestu Imantu Miezi, par Lielbritānijas apgabalu prāvestu emeritus Andriju Kabakuku. Mēs lūdzam par Latviešu Svētā Pētera draugu Čikāgā un mācītāju Jānu Ginteru, kā arī par Ērģenes draugu un tās mācītāju Girtu Kaimiņu, lai viņi būtu gudri vadībā, pazemīgi kalpošanā un nebaidītos lietas saukt īstajos vārdos. Augšā celšanās Dievs uzklausa mūsu lūkšanu. Par mūsu draugu Derbijā,
par tās aicinājumu mīlestībā iekļaut visus, kurus Jēzus aicina savā draudzē. Par Vidus Anglijas draudzes priekšnieci un tosteri un mūsu derbieskopas vecāko Inesu Pienāru, par pērminderi Brundi Višnikovu un ērģelnieci Dainu Velāru. Dāvāju vienam draudzes loceklim sirds siltumu un mīlestību pret savu tuvāko. Augšām celšanās Dievs uzklaus mūsu lūgšanu. Par Angliju, par pilsētām, kurās ir latvieši un no Latvijas izbraukušie visu tautību cilvēki, bet kur nav draudzes, kungs, palīdzi atkal atjaunot draudzes, sūta cilvēkus, kam sirds deg par tavu vārdu un par tautas likteni. Augšām celšanās Dievs uzklaus mūsu lūgšanu. Par pasaules valdībām, varām, vadītājiem, lai viņi izrāda līdzjūtību un noraida politiku, kas izmanto ciešanas un nāvi kā kontrolas līdzekli. Augšām celšanās Dievs uzklausa mūsu lūgšanu. Par mūsu planētu, par Zemi, lai mēs būtu labi un uzticami uzticēto resursu pārvaldītāji un dalītos to pārpilnībā, kā tu dalies ar mums. Augšām celšanās Dievs uzklausa mūsu lūgšanu. Par nabadzīgajiem un svešiniekiem, lai viņi saņemtu patvērumu, cerību, viesmīlību. Par slimajiem un tiem, kas atrodas bēdās, lai viņi atrastu cietināšanu savām sāpēm un atgūtu pilnvērtīgu dzīvi. Tāpēc tagad klusībā katrs lūgsim par tiem, kurus nesam savās sirdīs, lūgsim arī par mūsu pašu vajadzībām. Augšām celšanās Dievs uzklausa mūsu lūgšanas. Mēs lūdzam par mūsu kaimiņiem, lai mēs kopā varētu dzīvot saskaņā. Par mūsu ienaidniekiem, lai mēs viņus mīlētu un būtu izlīguma nesēji Jēzus vārdā. Augšām celšanās Dievs uzklausa mūsu lūgšanu. Visvarenais Dievs pieņem šīs mūsu lūgšanas un caur savu svēto garu, kas mūs dara dzīvus, atjauno mūsu Kristus augšām celšanās dzīvībā, lai mēs nedzīvotu sev, bet tam, kas par mums miris un augšām celīs. Viņa mūs augšām celtā kunga vārdā mēs lūdzam. Āmen. Un tagad uzklausīsim ziņojumus. Vispirms mūsu baznīcas mājaslapā Liela pasaule .lv un Facebook lapā ir lasāms arī mūsu baznīcas arkibīskapa Kārļa apsveikums draudzē Lieldienās. Arī Lielbritānijas un Īrijas arkālo brālis Simons Miezis šorīt un rakstījumu sūtīja Derbijas draudzē sirsnīgas sveicienas Lieldienās. Tātad dievkalpojumi šeit notiek katra mēneša pirmajā svētdienā 11:11. Un visi tie, kas šobrīd skatāties šo dievkalpojumu mūsu YouTube kanālā, lūdzu pārliecinieties, ka esat parakstījušies uz šo kanālu. Mums pietrūkst vēl 4 abonenti, kas pavērt mums vēl plašākas iespējas darboties arī YouTube izmantošanā. Tad vēl par kristībām un iesvētību. Informācija vecākiem. Lai kristītu bērnu, vismaz vienam no vecākiem jābūt kristītam un iesvētītam luteriskā draudzē. Un marta beigās es saņēmu 4 zvanus ar lūgumu kristīt bērnu Lieldienās. Diemžēl 2 ģimenēm man to nācās teikt, jo vecākiem nebija nokārtotas dažas lietas attiecībās ar baznīcu. Līdz ar to laicīgi domāsim par to, ja bērniņš ir jākrista, tātad, lai mums arī vecākiem būtu sakārtot šie jautājumi, tātad, lai vecāki būtu kristīti un arī iesvētīti būtu luteriskā baznīcā, vai ja ir kristīts kā baznīcā, ja jūs gribat, lai bērns būtu luteriskā baznīcā, tad arī jūs pašiem kā vecākiem, ja jūs tādā, kā jūs varat solīt, ka jūs audzināsiet bērnu saskaņā to mācību, ko māca luteriskā baznīca, ja jūs paši nezināt, ko viņi māca, ja? Tātad jāiet iesvētas kursus un attiecīgi septembrī sāksies iesvētas kursus līdz decembrim, ja? Vienreiz nedēļā attālināt, tā kā varat pieteikties
un par to iziet, un tad pēc decembra var būt runa par iesvēti, vai arī kristīts, vai arī kristīts un iesvēti. Un tagad ir pienācis tas brīdis, kad mēs vēlamies sveikt jubilārus. Un es šeit lūkšu tagad Inesi nākt un sveikt. Mēs izstrādājam lūdzu vārdā, sveicam Kristoferu Armandu, pievienoties mūsu klubē. Man ir mums ir liels prieks, ka mums pievienojās jauni dalībnieki un ceram, ka jūs sagaidīt šeit turpmāk. Pagājušajā mēnesī mums izpalika sveicinājumu harta nakties vārdi, un mēs sveicam šodien. Martā mums bija Una un Jūri. Abu divi, ja? Rīgā. Jā. Un Alfred. Alfred mums bija. Jā. Tad vēl informācija par ziedojumiem, atsaucoties mūsu arhibīskapa un virsvaldes aicinājumam. Draudzes lieldienu kolekta tiks nodota mūsu baznīcas misijas fondam. Šobrīd misijas fonds Latvijā sniedz atbalstu 14 garīdzniekiem kalpošanai 8 draudzēs un vairākās dievkalpojumu kopās. Katru mēnesi nodrošināt vairāk kā 16 dievkalpojumus draudzēs, 8 svētbrīžus dažādos sociālajos centros. No šī fonda tiek sniegt arī atbalsts mācītājiem tur, kur vēl nav draudzes, vai kur draudzes nespēja apliecināt garīdznieku vai garīdznieces izdevumus un vai honorāru, kā arī citus mūsu baznīcas kristīgās misijas pasākumus. Un tāpēc, atsaucoties arhibīskapa aicinājumu, ja jūtat sirdī vēlēšanos un jums ir iespēja pēc dievkalpojuma varat atstāt savu ziedojumu, un ziedojumu trauks ir tur zāles aizmugurē jau iepriekš. Paldies jums par to. Un Dieva viens, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūsu sirds un domas Kristu Jēzu. Amen. Un tagad dziedāsim 333. dziesmu. 333. dziesmu, un dziesmas laikā arī noskaņosimies nākšanai pie Dieva galda.
Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīga, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās, bet tīpaši šodien ar gavilēm pateicam, jo Kristus ir upurēts kā mūsu lieldienu jērs. Viņš patiesais jērs, kas nes pasaules grēkus, caur savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un caur savu augšām celšanos atjaunojis dzīvību. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem un valdībām un varām un ar visiem debesu pulkiem dziedam slavas dziesmu Tavai godībai bez mitēšanās teikdami. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas grēku piedošanai. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debes Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas pie Tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar Tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet kā kunga nāvi, tiekams viņš nāk, kā kunga mies, vai ir ar jums visiem. Āmen.
Ticībā taisnotiem mums ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas mums ievedis viņa žēlastībā. Kunga miers lai ar jums vienmēr, un sveicam viens otru ar miers sveicienu, sakot miers ar tevi. Pagrīzīsimies blakus viens otram un sveicam. Nāciet visi sataisīts. Tagad mēģināsim, laikam, soli rindām tālāk. Tad visi, kas ir kristīti, mēs varam iepazīties. Ja?
Sì, io già se stavo in segno e sono via un po' così. Non spiegare vari stati su spese che hanno preso su studia
Mūsu Kungam pestītāja miesas un asinis stiprinātu, ejiet ar mieru. Dievu žēlastības dāvanu saņēmuši, iesim ar mieru un kalposim Kungam par prieku.
Mūsu kungs ņēma biķeri pēc vakarēdienu, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visu no tā. Šis biķeris jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlīdz par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat manis pieminēdami.
Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Aleluja! Kungs, tu, kas mūs esi piepildījis ar lieldienas sakramentu, izlej pār mums savas mīlestības karu un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu tevī. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kurš dzīvo un valda šīs pašas svētā gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu maigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu maigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Apsēdīsimies un noslēgumā dziedāsim 111. dziesmu. Kavilē draugi, 111. dziesmu.
Paldies, ka atnācāt. Un mums vēl sadraudzības brīdis, mēs varam doties plašas telpā un sadraudzības brīdi, kur kāda tasīt kafijas, un droši vien arī kāda būtis. Jā. Tad lūdzu.